Sveiki visiem! Man ir liels prieks šeit būt un jūs visus redzēt. Un, godīgi sakot, es pirmo reizi uzstājos šajās brokastīs. Mani sauc Elza un es esmu mācību pieredzes dizainere. Strādāju INTEA jau 7 gadus. Un, savā pieredzē, var teikt, esmu izgājis cauri daudz dažādiem materiāliem 7 gadu laikā, sākot no finansēm līdz medicīnai. Un man nesen viens klients vaicāja, Elza, kur tad ir tā mācība mērķis, kur tad ir kas ir svarīgs mācībās? Jā, un man šķiet, ka šis temats tiešām ir tas, kur ir tā mērce. Tāpēc man ir ļoti liels prieks ar jums šodien tikties un par to vairāk pastāstīt. Tad nezinu, ko jūs darījāt šodien no rīta, bet es paspēju izlasīt Delfu ziņas, izlasīt BBC ziņas, vairākus e-pastus atbildēt, uztaisīt laika plānu. Un es domāju, ja es dzīvotu 90. gados, tad visticamāk pie brokastiem es vienkārši palasītu grāmatu un visu. Ko es ar to gribu teikt? 90. gados mēs vienā dienā apstrādājam apmēram 1 gigabaitu informācijas, un tas ir pieaudzis, un šobrīd mēs to darām ļoti lielākos apmēros. 74 gigabaiti, kas ir 16 filmas, 1000 grāmatas, respektīvi ļoti daudz informācijas. Un, protams, kā mēs visi zinām, šo settingu, tā informācija, ko mēs ikdienā patērējam, ir diezgan emocionāli piesātināta. Un es esmu no ļoti daudziem cilvēkiem dzirdējis to, ka ir šis mīts, ka cilvēks spēj noturēt uzmanību ir dramatisks sarukos. Jums ir tur TikToks, Instagrams, Rīli, ļoti daudz informācijas, ļoti lielos apmēros. Un tas ir īstenībā mīts. Realitāte ir tāda, ka mēs koncentrējamies tikai uz to, kas mums pašiem šķiet interesants. Tāpēc, ka mums ir tik daudz dažādas informācijas, mēs nevaram visam pievērst tikpat daudz uzmanības kā iepriekš. Un tas ir noteikti jāņem vērā. Un mums ir jāciena pašiem sevi, ka mēs tiešām savu laiku cienam un visu informāciju neuztveram nopietni. Tā tas ir. Kā tad mēs esam pieraduši mācīties? Diemžēl realitāte ir tāda, ka ikdienā mēs saskaramies ar ļoti daudz mācību materiāliem, kas ir vienkārši slaidi ar daudz bullet pointiem. Tā ir realitāte. Ir ļoti daudz šādu nesaprotamu mācību, kur tev ir dažādas instrukcijas un dažādas pogas, un ko man ēt, ko man darīt, es neko nesaprotu. Vai arī ārkārtīgi sarežģītas schēmas un grafiki. Piemēram, šeit nav nejausmas, kur man ir jāsaka, kur man jāsaka, kur man ir kādi paskaidrojumi. Un smieklīgs stāsts, protams, tas ir šausmīgi, kā mēs to nodarām sev. Kad es studēju bakalaura studijās, man bija tāda pasniedzēja, viņa mums pasniedzēja ievadu lingvistikā, un pirmajā mūsu lekcijā viņa atvēra vaļā savu Word dokumentu, un es redzu, ka tur ir 653 lapas puses. Un tātad visa pusgada laikā mēs braucām cauri tam Word dokumentam, un es jau pirmajā lekcijā sapratu, ka labi nebūs. Un es atceros to pirmo lekciju, ka man kursbiedrene, pirmā diena vispār augstskolā, man bakalauram, man kursbiedrene, viņa pagriežos pret mani un saka, Elza, es labāk skatos, kā krāsa žūst. Tātad, drausmīgi. Tātad atgriežoties atpakaļ pie tās labās mērces. Ir tā, ka, protams, mums kā pieaugušiem cilvēkiem, kuriem ikdienā ir ļoti daudz jādara, mācību process, kā mums vajadzētu patikt un kas būtu labs, ir tāds, kas ir viegli uztverams, saistošs un atbilstošs mūsu zināšanu līmenim. Tas ir tas, kas jāpaturprātā. Un tātad no formulas perspektīvas tā varētu būt apzināties un zināt, kas ir kognitīvā slodze, ko tas vispār nozīmē, zināt un saprast un cienīt motivāciju un vēl, protams, arī KISS, kas ir Keep it short and simple. Un ļoti interesants arī fakts, smieklīgi. Es pirmos gadus strādājot INTEA domāju, ka tas ir Keep it short and sexy. Līdz man kolēģi teica, kāpēc seksī? Tā es biju izdomājusi, bet tas arī strādā jebkādā veidā, kā jums patīk atcerēties. Tālāk, runājot par kognitīvās slodzes veidiem. Šim es pieskaršos ļoti īsi, lai saprastu, tāpēc, ka tur, tā ir teorija, bet vienkārši ir labi apzināties to, ka ir šie dažādie kognitīvās slodzes veidi, un viņus var iedalīt 3 daļās. Iekšējā, ārējā vai germānā. Germānai slodzē es neesmu joprojām atradusi kaut kādu labu tulkojumu latviski. Tas ir no angļu valodas germain, kas ir atbilstošs topikam, par kuru mēs runājam.
pat pārtulkoju kā attiecināmā. Ceru, ka jūs pieņemsiet. Un, lai būtu tāda jauka analoģija, es salīdzināšu šīs kognitīvās slodzes veidus ar mācīšanos braukt. Tad es pati nesen pirms pāris mēnešiem beidzot dabūju tiesības, ļoti lepojos ar sevi. Un tad tā iekšējā slodze varētu būt vienkārši fakts, ka mācīties braukt, nav vienkārši tev te kloķi, tev tur ir noteikumi, cilvēki vēl Āgenskalna tirgo kādu omītiet, un tev ir, jālaiž viņu. Ārējā slodzē varētu būt tās pāris reizes, kad es mācījos braukt ar savu tēti, kuram ir rītīgi krūts bembis, elektrobembis, un viņš teica, Elza, tad, kad mēs stāvam, mēs negrozam stūri, jo mēs bojājam riepas. Un man bija aritmija tikai no tā, ka es sēžu viņa krūtajā bembī un neko vispār nevaru izdarīt un saprast. Un tad šajā attiecināmā slodzē noteikti ir manas braukšanas nodarbības pie mani instruktora Aināra, kurš man sastādīja ļoti foršu struktūru, kā man mācīties, un viņš teica, Elza, piemēram, šodien mēs mācīsimies braukt apļus, un tad, kad būs nodarbība beigusies, tu brauks apļus kā lielā. Un es arī braucu tos apļus kā lielā, izņemot to apli, kas ir piķernokos, tas Ikea aplis, man šeit tur kaut āderi ir, ja? To es nevaru izbraukt. Un tā tad, iekšējo slodzi mēs varam tikai uzturēt, jo tas temats ir tik sarežģīts, kā ir. Mēs nevaram vienkāršāk paskaidrot kaut kādu kvantu fiziku. Tā ir kvantu fizika, jā. Ārējo slodzi noteikti mēs varam samazināt, un germāno slodzi mums vajadzētu palielināt. Tātad par iekšējo slodzi vēlreiz. Te būs tādi, vienīgais, ko mēs izdarīt varam, ir paskaidrot un piešķirt kaut kādu struktūru visam tam mācību materiālam. Ārējo slodzi, kas būtu šī liekā sarežģītība, būtu, kā jau iepriekš minēju, pārblīvētais saturs vai komplicēta navigācija, kur tur viena poga nekst, un tad tur dari šito, dari to. Un, protams, vizualizācijas, kas novērš uzmanību. Piemēram, mums ir kurs par darba drošību, un man tur ir kaut kāda bilde, kur ir ugunskurs. Un tu sāc domāt, kāpēc tur ir ugunskurs, ja mēs runājam par darba drošību. Un germānai slodzei, kā mēs varam palīdzēt, kā mēs to varam palielināt, mēs varam pēc mācību materiāla piešķirt kādus pārdomu brīžus, kādus jautājumus, likt apmācībiem kaut ko patiešām darīt, vai risināt kaut kādas problēmas. Ja tu zini par to tematu vairāk vai mazāk, un esi viņā diezgan spēcīgs, tad tev arī būs labs izaicinājums parisināt kādas problēmas. Tālāk par motivāciju. Anita jau minēja par pašnoteikšanās teoriju. Šis ir pamats vispār tādai pieaugušo mācību procesam. Un tam ir jāsastāv no 3 daļām – no kompetences, no autonomijas un no attiecināmības. Tātad, kas ir kompetence? Mēs pieaugušiem cilvēkiem noteikti neliksim mācīties. Ja mēs liekam mācīties vadītājiem par kaut kādu sarežģītu tematu, mēs respektēsim viņu kompetenci, mēs viņiem neliksim mācīties kaut ko pavisam vienkārši. Tas ir skaidrs. Autonomija ir arī ļoti svarīgs aspekts, kur mēs ļaujam apmācāmajiem visu materiālu izskatīt, kā viņi vēlas ātri, lēni, sākt ar 3. nodaļu, sākt ar 1. nodaļu. Mēs viņiem neliekam nekādus šķēršus, jo tiklīdz kā mēs pieliksim kaut kādus šķēršus, viņiem radīsies dusmas, nepatika pret šām apmācībām. Tā kā, kāpēc man tu liec to darīt, kāpēc es nevaru atrast, kur man ir jāklišina tālāk, kāpēc es esmu iesprūdis un kāpēc es nevaru, pabraukt uz priekšu šajā video. Es esmu dusmīgs, esmu neapmierināts, es negribu vairāk. Visu. Un to nevar īsti izmainīt turpmāk ar turpmākajām apmācībām. Un par attiecināmību, tas ir mirklis, kad, piemēram, man ir jāmācās kaut kādas apmācības vadītājiem, un es zinu, ka citi vadītāji arī mācās tieši to pašu. Man ir forši ar viņiem to apspriest, man ir forši par to parunāt, un es jūtos kā daļa no komandas. Tad šie 3, logi, kastītes, ļoti svarīgi vispār motivācijai kā tādai. Es ļaušu nofočēt slaidu. Ja. Tālāk par motivāciju. Man patīk motivāciju izdalīt 2 daļās lielās. Iekšējā motivācija un ārējā motivācija. Iekšējā motivācija ir tas pats labākais, kas vispār var notikt. Ja cilvēkam apmācībās ir iekšējā motivācija, tad mēs zinām, ka mēs esam rītīgi labu darbu izdarījuši.
Un kas tas ir? Tā ir tiešām personīgi interesi, prieks vai labums. Man vienkārši patīk šīs apmācības, man patīk tas, ko es daru, man patīk tas, ko es dzirdu, man pašam ir interesi par to personīga. Un kas ir forši, pozitīva atgriezeniskā saite pastiprina iekšējā motivāciju. Nu, es domāju, kā mums visiem. Es nezinu, tur uzslavē par to, ka es izgāju šīs mācības. Man uzslavē par to, ka es dabūju tiesības. Forši man patīk, es gribu tagad braukt, es gribu mācīties, es gribu darīt vēl. Bet ir svarīgi atcerēties, ka ārējā faktori var vājināt iekšējā motivāciju. Ja mēs sākam tur draudēt, tev ir jāizdara līdz tādam un tādam termiņam, tad mēs zaudējam šo iekšējo motivāciju. Un ar ārējo motivāciju ir tā, ka tiešām mums jābūt atklātiem pašiem pret sevi, ka lielākoties cilvēkiem neinteresē tas, kas viņiem jādara. Ja es tev likšu šo kursu iet, ja es tev likšu darīt un man neinteresē, man neinteresē, es nedarīšu to, es tam pievērsīšu maksimāli mazāku uzmanību, cik es vien varēšu. Tāpēc mums ir jāstimulē ārējā motivācija. Bet forši ir tas, ka tā motivācija var transformēties no ārējās uz iekšējo. Un vispār motivācija ir kā skala, kā viss mūsu dzīvē. Tātad mēs sākam no tā, ka man ir amotivācija, respektīvi tie ir cilvēki, kur viņiem ir vienalga, viņiem nevar neko vispār izdarīt, viņiem nevar nekā tikt klāt, pat ja viņiem piesola tur tā saucamos burkānus vai jebko citu, viņiem ir vienalga, viņi nedarīs, un tiem cilvēkiem mēs neko nevaram arī palīdzēt. Un tālāk mums ir skala. Interesanti, kā viņš to. Skala ar ārējo motivāciju. Tātad no tās, kas nav tik spēcīga, un tā, kur ir vairāk tā motivācija. Tātad sākot ar ārējā motivācija iedalās, teiksim, tādā, kas ir saistīta ar balvām vai saistīta ar termiņiem. Respektīvi, man ir jāaiziet šīs mācības līdz 10. jūnijam un viss. Un tas visiem jāizdara, jo tā ir atkarīgs vēl daudzas lietas man kā darbiniekam. Vai arī šeit iet arī visa tā gamifikācija, punkti un certifikāti un lietas, vai neesmu dzirdējis, ka mācības būtu saistīts ar kaut kādām naudas balvām, bet varbūt kaut ko nezinu. Tālāk mums ir ieviesta motivācija, kas ir, es to daru, lai es izvairītos no vainas apziņas. Es nezinu, situācijā, kur visi mani kolēģi ir šīs mācības izgājuši, es vēl nē, tāpēc, ka es tur darīju citas lietas vai atliku uz pēdējā brīdi, man ir baigā vainas apziņa un es to darīšu. Tad ir personīga nepieciešamība, kas arī ir ārējā motivācija. Tas būs mirkļos, kad, piemēram, mans vadītājs pasakā, ka es dabūšu paaugstinājumu, ja es iemācīšos lietas ABC. Es viņas iemācos, dabūju paaugstinājumu un mani motivē šī paaugstinātā alga. Un pati labākā no ārējām motivācijām ir integrēta motivācija, kas nozīmē, ka es to daru, tāpēc, ka man ir kāda filozofiska vēlme, teiksim, man kā vadītājam. Es gribu iemācīties, kā labāk vadīt savu komandu. Es gribu iemācīties, kā viņiem labāk palīdzēt, kā ar viņiem labāk runāt un kā vienkārši būt vadītājiem, kuru mani padotie mīl. Tad tā būtu integrētā motivācija. Un visforšākā, protams, ir šī iekšējā motivācija, par kuru es jau minēju, un tā ir tā, kur es to daru, tāpēc, ka man tas patīk. Ideāli būtu, ja mūsu mācības būtu šeit, bet tā ir utopija, bet mēs varam kaut ko darīt lietas labā. Kas būtu tas, ko mēs varam darīt? Tātad, pirmā lieta, mēs varam noņemt traucējušus elementus un nevajadzīgu sarežģītību. Šis ir ļoti svarīgi. Piemēram, kas tajā ietilpst? Samazināt teksta daudzumu, kā jau es minēju, šie milzīgie PowerPointi, milzīgie Word dokumenti, maksimāli mazāk teksta. Jums liekas, ka tas ir svarīgi? Nav svarīgi. Var vēl saīsināt, var saīsināt. Tikai pašu esenci vajag atstāt. Tad izmantot interaktivitāti tikai tad, kad tas nepieciešams. Visiem slaidiem nevajag, lai tur kaut kas pulsē vai kaut kas kustās. Mums nevajag visiem slaidiem pop-upus. Less is more. Keep it simple and sexy. Un noņemt liekās instrukcijas. Ļoti bieži ir tā, ka mums šķiet, ka apmācāmie nezinās, kur iet, nezinās, ko darīt. Viņi noteikti zina, ka, ja tur rakstīts next un izskatās pēc pogas, visticamāk, tā ir poga tālāk. Nevajag instrukcijas. Click next to go next. Vēl mums ir jāpanāk tā, lai mūsu apmācāmie gribētu klikšķināt to next pogu. Kā mēs to varam izdarīt? Tas nozīmē, ka mēs veidojam ar apmācāmiem sarunu, kas nozīmē, tā nav pasīva klikšķināšana, un tā noteikti nav slaidu bloķēšana. Šie divi iet kopā, jo, ja mēs
teiksim, ir šis koncepts, kur tu nobloķē slaidu, tev ir apmācībiem jāizklikšķina visam cauri, un tikai tad viņš var doties uz priekšu. Tas vispār to visu domu par mācībām pārvērš par es gribu izlasīt, es gribu uzzināt, un man ir interesanti uzzināt klikšķinu, ok, sanāca, visas ej tālāk, un tas atkal sabojā visas mācības. Vēl mēs varam sadalīt saturu, bet ne ar pogu nēks, tas ir ar kaut kādiem jautājumiem. Piemēram, pamācies kaut ko, kaut kādu konceptu, un tad tev ir jautājums, ko tu par to domā? Un tad tu tāds pats, ko es par to domāju? Un tad tas uzreiz pārslēdz manas smadzenes, un tā ir satura sadalīšana bez pogas nekst. Tas arī ir saistīts ar jautājumiem, kas liek domāt. Ļoti svarīgi, jo tas mani iesaista mācībās, un tas pārtransformē to vienveidīgo sarunu no tiem slaidiem par tādu dialogu starp apmācāmo un to materiālu. Un vēl viena lieta, kas var ļoti labi strādāt, ir pārsteigumi. Piemēram, es mācos uzklikšanas pogas next, un tad pēkšņi man ir kaut kāda mini spēle vai kaut kāds quiz, kaut kāda interaktivitāte, kas man ir jādara. Tas arī mani tā kā pārsteidz, mazliet šokē, un es atkal sāku pievērst uzmanību. Un beidzamais likt apmācējumiem darīt, nevis skatīties vai lasīt. Tad es kaut ko pamācos un uzreiz pielietoju zināšanas. To mēs varam izdarīt pa vidu mācībām ieliekot kaut kādus zināšanu pārbaudas testus. Tas man smadzenes atpūtina, es tā kā nočkoju, vai viss strādā, vai es visu saprotu, vai viss ir labi, es dabūju kaut kādu atgriezenisko saiti, lieliski, es mazliet atpūties. Es esmu atestējis, ka es zinu visu to, ko es tikko izlasīju vai iemācījos, un es varu doties tālāk. Un vēl viena lieta, ko var darīt, ir pastāstīt stāstu. To visu informāciju, to teorētisko daļu visticamāk var pārvērst par kaut kādu interesantu stāstu, kas ir uzreiz apmācāmiem vienkāršāk saprast. Un arī saprast, kā tas strādās viņu reālajā dzīvē. Tātad ļoti forša lieta ir stāstīt stāstus. Tālāk. Es gribēju parādīt vienu piemēru no IT drošības kursa, ko mēs nesen taisījām kopā ar mūsu kolēģiem Igaunijā, kiberdrošības speciālistiem RiskSight un LMS pārstāvjiem Corsi. Tad, ko mēs darījām, mēs paņēmām ļoti daudz informācijas par IT drošību, to sadalījām 9 stāstos un izveidojām ļoti foršu interaktivitāti. Šeit parādīšu piemēru, kā mēs pārvērtām šo garlaicīgo tekstu. Es skatos uz šo tekstu, es negribu lasīt, es redzu, ka tur ir ļoti daudz teksta, un es visticamāk izlasīšu un to aizmirsīšu. Un kā mēs to pārvērtām, uztaisījām tādu video, aprakstu, situāciju un likām apmācamiem padomāt. Paskatīsimies to video. Es ceru, ka viņš strādās. Bruno ir vecākais finanšu analītiķis enerģētikas un komunālo pakalpojumu uzņēmumā, un viņš gatavojas savas komandas ceturkšņa finanšu atskaitei. Lai labāk sagatavotos, Bruno aizver biroja durvis un izslēdz spožās gaismas un nolemj, ka neliela fona mūzika varētu palīdzēt koncentrēties. Izmantojot Google meklētāju programmu, viņš tajā ievada frāzi Spotify. Viņš redz sarakstu ar saitēm, un visās no tām minēts vārds Spotify. Pirmā saite ietver arī norādi, ka tā ir sponsorēta. Tātad tas bija tas stāsts. Ko mēs liekam tālāk apmācamam darīt? Mēs uzdodam jautājumu. Ja tu būtu Bruno vietā, kādu saiti tu izvēlētos? Šis ir pārtransformēts tieši tas pats teksts, ko es jums tikko rādīju, tas teksta blāķis. Tikai caur šo stāstu un caur šo jautājumu. Šeit mēs apmācamiem liekam padomāt. Un atkarībā no tā, kādu izvēli viņš izvēlās, mums ir vai nu pareizs atbildes atgriezeniskā saite vai nepareizs atbildes atgriezeniskā saite. Šeit mēs vienkārši paskaidrojam, kas tad notika, ja Bruno būtu izvēlējies to saiti. Tātad te viss forši, viņš izvēlējās pareizo, izvairījās no finansiālām nepatikšanām. Un šajā situācijā mēs arī iedodam apmācamam burkānu, to balvu, ar to, ka, ja tu atbildēji pareizi, tu vari izlaist teorijas daļu, tā nav obligāti jāiet, kas ir arī tā foršā kompetences respektēšana. Situācijā, ja atbilde ir nepareiza, tad mēs, protams, paskaidrojam, kāpēc bija nepareizi, kas tur notika, kāds bija sekas tam visam, un tā rezultātā apmācamies iemācās tiešām, kāpēc klikšķināt uz nepareiziem saitēm var būt ļoti liels problēmas vēlāk un kāpēc vajag pārbaudīt.
tas, uz ko tu klikšķini. Un šeit, protams, nav tā izvēle izlaist teoriju, tāpēc, ka apmācāmies ir nepareizi atbildējis un ir jāiziet cauri teorijām. Un teoriju mēs arī pārtransformējam tā, lai tā būtu interaktīva, respektīvi šeit ir arī dažādas saites, un tev ir jāuzklikšķina, kā tev šķiet, kur ir pareizāk. Tas nozīmē, ka tev ir jāapskatās uz katru no tām saitēm, un pēc tam tev tiek dot atgriezeniskā saita. Vēl viens piemērs, kā mēs pārtransformējam šo te diezgan garlaicīgo tekstu par to, kas ir protokols, apakšdomēns, protams, šīs viss svarīga informācija, bet garlaicīgi visticamāk nelasīšu. Ļoti vienkārši veids, kā mēs to atrisinājām, vienkārši pielikām klāt piemēru un kas ir kurā vietā. Tas pats teksts palika, bet mēs piešķīrām tam mazu interaktivitātu, sadalījām to visu informāciju, kas uzreiz bija daudz vienkāršāk uztverams. Nerunāšu gari, kas tad būtu tās svarīgākās lietas, kas ir jāatcerās, ko mēs nedaram. Ceru, ka paliksim šis prātā. Tad, ko mēs nedaram? Mēs neliekam apmācamiem lasīt ļoti bezgala garus lasāmus tekstus. Mēs netaisam nevajadzīgu interaktivitāti. Mēs neveidojam mācības kā lekciju, kas ir tikai tu kaut ko lasi, tu kaut ko klausies, un nekas cits nenotiek. Un ļoti svarīgi, mēs netaisam mācības, kas ir bez definētiem mērķiem. Mums vienmēr apmācamiem sākumā jāpasaka, šajās apmācībās tu iegūsi to, vai notiks kaut kas, kā rezultātā tu mācēsi izdarīt lietas labāk, vai tu kaut ko sapratīsi, vai tev būs kaut kāds labums. Lai es kā apmācāmies saprotu, kas tad man būs jādara, kāds ir mans mērķis. Tīri psiholoģiski. Tad kas ir lietas, ko mēs darām. Mēs noteikti atceramies par kognitīvo slodzi un motivāciju. Es centos ļoti īsi un konkrēti izskaidrot, ka vienkārši jums ir jāpatur prātā tas, ka kognitīvā slodze ir lieta, kur ir jāņem vērā. Un visticamāk, ja tas viss mācību materiāls būs tādā milzīgā bloķī, nelasīs neviens, neskatīsies un nebūs vērtīgi. Un atcerēties par motivāciju. Visticamāk, utopiski domāt, ka tā motivācija mums būs tā iekšējā, bet mēs vismaz varam censties kaut kā motivēt tos mūsu apmācāmos. Mēs varam viņiem palīdzēt un mēs varam viņus respektēt. Mēs varam neslēgt tos slaidus ciet un nerakstīt tās instrukcijas. Vēl viena lieta, kas varētu noderēt, ir zināšana testi pirms mācību sākuma. Tātad, tas ir tīri psiholoģiski pastiprināt šo kompetences aspektu. Es izēju cauri testam un es saprotu, vai es zinu par šo tematu kaut ko, vai es nezinu neko, un tas ir iedod man to motivāciju. Ja es nezinu neko, tad būtu forši arī palasīt un pamācīties kaut ko par to. Arī noteikti mācību mērķiem. Mums viņus ir jādefinē tā, ka viņi ir saprotami un ka apmācējiem ir atbilstošās prasmes, lai tam apmācībām vispār varētu iziet cauri. Ja man iedot arī kaut kādu kursu par to veco labo kvantu fiziku, es būtu neapmierināta un es neko nesprastu. Un tā ir arī ar visiem tematiem. Mums ir jāzina, kam mēs tās mācības dodam, lai viņi justos forši un gatavi darbam. Un pēdējā lieta – humors. Ļoti svarīga lieta. Viņi samazina mācību stresu, palielina iesaisti un uzlabo atmiņu. Es esmu tādā ļoti privileģētā pozīcijā, kur mans priekšnieks ļauj man darīt lietas. Es varu izpausties. Tāpēc mums arī iekšēji bija jātaisa IT drošības kurs mūsu iekšējām vajadzībām. Man ļāva uztaisīt testu tā IT drošībai. Kā rezultātā visi bija pārsmējušies un visi bija iemācījušies to, ko vajadzēja iemācīties. Un, protams, arī es pārsmējos 2 reizes taisot un pēc tam vēl ejot cauri tam testam. Tāpēc humors nebaidoties no tā, vienalga par to, ka mēs esam pieauguši cilvēki, tā ir vajadzīga lieta. Tātad tā es novēlu, lai mums visiem apmācības ir šādas. Paldies!